Tas, ko Vilis minēja par to, varbūt tādu iesaisti ar NVO, man jāsaka tā, ka es, protams, nāku no profesionālās vidas, bet es nāku no privātā sektora, jo es esmu ilgstoši strādājusi reklāmas mārketinga jomā un zīmolvedībā tai skaitā, un joprojām es arī darbojos ļoti atsaucīgi ļoti atsaucos gan uz dažādiem projektiem, gan arī iespējām, kuras varu tādā misijas apziņā un tiešām neviltot teikt misijas apziņā mesties iekšā un palīdzēt, jo man tas ir svarīgi. Un jāsaka, jā, kad ar NVO šobrīd es vairāk tā kā pētu NVO darbību, pētu to, kā vietējās kopienas, kur pārsvarā vietējo kopienu viena no tām struktūrām vai dalībniekiem ir lielā ziņā nevaldības sektors. Un tas, kas uzņemās tiešām to dzinēju spēku, to motoru, gan vietas identitātes veidošanā, gan vispār saprotot to, kas mēs esam, tā kā stiprināt arī sevi. Un ticiet man, šobrīd tā identitātes apziņa, piederības izjūtas veidošana ir ārkārtīgi svarīga. Visās tajās izpratnēs, gan mērogos, gan līmeņos, gan satura dziļumā un tā tālāk. Runājot par šo tematu. Es ilgi domāju, tiešām gatavojoties prezentācijai un liekot kopā iedvesma plus darbs. Iedvesma plus darbs. Un man liekas, ka atkal, droši vien katrs lektors to teiks, un arī es, ka komunikācija šobrīd ir vairāk nekā darbs, vai ne? Jo aiznest līdz savai auditorijai, arī pašu savai apziņai, to, kas mēs esam un ko mēs darām un kāpēc mēs darām, ir kļuvusi iespējams vēl svarīgāk nekā jebkad. Un, protams, ka es zināmā mērā arī ietekmējos vai skatījos no tā, ko es esmu sadzirdējusi vasaras sesijās, tiekoties un konsultējot un runājoties ar NVO dažādiem Zemgales, Kurzemes, Vidzemes, Latgales pārstāvjiem. Un man šķiet, ka viena no tām efektīvas komunikācijas tādām labajām praksēm un arī atziņām ir tā, ka mēs runājam un mēs ne tikai runājam, mēs darām, bet mēs arī komunicējam paši ar sevi par sevi. Ka mēs ieklausāmies sevī pašos. Bieži vien mēs dzirdam vai mēs sadzirdam tas, kas mums rūp, kas mums sāp, kas mums notiek iekšienē. Mēs varbūt arī, protams, ka vēršamies domājot un strādājot un komunicējot ar ārējo auditoriju, domājot par to tiešām, kas ir mūsu mērķa auditorija, kas ir tie cilvēki, kas ir tie klienti, kas ir tā mūsu auditorija, bet tāpat laikā mēs esam paši arī svarīgi. Un šeit ir gan tas svarīgums un tā komunikācijas nozīme saprast tajā, ko mēs personīgi gribam, ko tas man nozīmē, kas es esmu personīgi šajā lomā, jo lielā mērā šī komunikācijas kvalitāte un īpaši no tādas zīmolvedības perspektīvas skatoties ir personība. Pati par sevi, pēc personības mēra to, kas ir šī organizācija, ko tā spēj, kāda ir tā rīcības spēja, kāda ir reputācija, kāds ir tēls un viss pārējais, ko tik vien var ietilpināt. Un tad tajās sarunās, kas man bija šī gada, tāda teikt, viena no pieredzēm, kurā es iesaistījos sarunās un konsultācijās ar dažādiem nevaldību sektoru pārstāvjiem, un īpaši tajās sarunās, kur mēs bijām vairāk skaitlīgi, ne tikai es un viens cilvēks, bet iespējams 2, 3, tā kā veidojās jau tāda maza diskusija un saruna plašāk. Un tad ir dažādi tādi citāti, kas ir teju 1:1, paņemt no šīm sarunām un kas, manuprāt, parāda to, ko mēs iekšienē domājam. Neskatoties to, ka mēs varam teikt, ka mēs esam izdeguši. Mēs esam iespējams izdeguši, bet vienlaikus mums acīm ir jāspīd. Ja, tā kā varbūt, ka mēs esam noguruši, varbūt, ka mēs nevaram aiznest kaut ko, vai mēs nevaram vairs panest, bet mums tas ir jādara. Un tā spēja sabalansēt starp to, ka mēs kaut ko varbūt vairs nevaram, bet mums ir jādara, ir ārkārtīgi pārsteidzoši. Un tā skaitā, protams, domājot arī par to, kā mēs sevi saskatām, ja tā kā mēs, kā komanda, vai es iedvesmoju, mēs gan, jo tā kā paļaušanās arī uz komandu tajos brīžos, kā minējāt, kad spārni nolaižas, tā kā arī tas ir ļoti, ļoti svarīgi, bet šeit tiešām parādās tādi būtiski, es teiktu pat efektīvas, iedvesmojošas, pārliecinošas, iesaistošas komunikācijas vadlīnijas, jeb galvenie atslēgu vārdi, būt līderim, būt ar balsi, būt ar noteiktu toni komunikācijas, tātad balsi toni, būt motivējošam, būt ietekmīgam,
ar misijas apziņu personībai un komandai un būt nozīmīgam. Pašajam saprast savu nozīmi un lomu sev, bet, protams, arī tas, ko mēs visu laiku dodam un radām un darām arī mūsu klientiem vai mūsu auditorijai. Un es, protams, zināmā mērā apvienoju liederīgo ar tādu iedvesmojošo, un tāpēc arī tā iesildoties tai mūsu arī darbnīcai, ka mēs strādāsim kopā, es būšu ļoti strukturēta, jo zinot, ka komunikācijas tēma man ir ļoti mīļa un zīmolvedība vēl jau vairāk, tad es varu ārkārtīgi aizplūstīt sevišķi tādos ārkārtīgi vizuālos vēstījumos, līdz ar to es šoreiz esmu sagatavojusies ar ārkārtīgi strukturētu stāstu. Bet tas, kas, manuprāt, ir būtiski, un man arī ļoti uzrunā iepriekšējo runātāju, gan Madaras, gan Rūtas, šī te stratēģiskā, var teikt, vadlīnija, ja tātad bez stratēģijas vai vismaz tās domas, kur mēs ejam un kāpēc mēs ejam, mēs pēc būtības nevaram iztikt arī komunikācijā. Jo stratēģija viens no tādiem būtiskiem efektīvas komunikācijas pilāriem, kas ietver gan stāstu, gan misiju, gan vīziju, gan vērtības, gan mērķu vai mērķus, gan arī mērķa auditorijas izpratni, tie tādi varbūt pamata elementi, liekas pašsaprotami, viennozīmīgi, bet vienlaikus arī ārkārtīgi būtiski pats par sevi. Jo manā pieredzē arī bijis tā, ka organizācijas skatās uz misiju, protams, kā lomu, kāpēc mēs ieņemam šādu lomu, vai kas notiks, ja mēs nebūsim, ja, vai kaut kas mainīsies no tā. Ja tātad tajā ziņā, kad padomāt par misiju arī kā par stāstu, kā par tādu komunikācijas saturu, kuru var katru reizi atjaunot, apskatīties uz to, vai tā ir relevanta šobrīd, cik tā ir relevanta un ko tā nozīmē. Ļaut arī piemēram, par misiju runāt savai auditorijai vai to radīt, ja sevišķi ir jaunieši, te var noteikti deliģēt, domāt par to, kāpēc mēs pastāvam, ko tas nozīmē katram no jauniešiem tā tālāk. Un zināmā mērā, ja tie, kas mani arī zina un pazīst, es skatos uz komunikāciju no tādas zīmolvedības perspektīvas un nevelti, jo man šķiet, ka zīmolvedība nav varbūt tāda panacēja visam. Tomēr zīmolvedība ļoti daudz ietver tādus gan emocionāli uzlādētas lietas, gan arī saistībā ar reputāciju, gan arī domājot par tādu tēlu, kā mēs rezonējam ar mūsu auditoriju, kā mēs atstājam to nospiedumu. Ja, līdz ar to es saskatu zīmolvedībā ļoti daudz tādas satura, kā lai saka, satura dīgļus vai iedīgļus, ko var attīstīt un komunicēt tālāk un ieturēt to satura līniju arī ilgtermiņā. Bet stratēģija ļoti būtiska un vismaz saprast tiešām un darbināt arī šajā te virzienā gan savus prātus, gan arī rakstīt un tā tālāk. Un man ļoti patika, man bija viena no tādām pieredzēm ārkārtīgi brīnišķīgi, kad man liekas, ka tas bija viens NVO no Vidzemes, no manas puses un šī organizācijas vadītāja teica, Lolita, vai es varu aizsūtīt tev savu zīmolu stāstu? Es saku, atsūti, kas tas būs, bet kā man viņu tagad sagatavot? Ko tu gribi tur redzēt? Un es saku, tas nav tas, ko es gribu redzēt, vienkārši ņem lapu, raksti, redzēsim, ko tu sarakstīsi. Un atrakstīts bija tiešām, vai sarakstīts tas, ko es saņēmu. Man likās, manā vairāk nekā 20 gadu pieredzē strādājot aģentūrās un darbojoties ar zīmoliem, cilvēks bija vienkārši uzrakstījis visu brīnišķīgāko, iedvesmojošāko stāstu. Es nezinu, vai tas bija ChatGPT, tā teikt, rakstīts ar mākslīgo intelektu, nedomāju. Bet tas bija tāds, tīradnis. Un man atlika tikai vienu sastruktūrēt, pārstruktūrēt. Un es teicu, šis ir viss, te vairāk neko nevajag. Un man liekas, ka tas bija tāds labs piemērs, protams, kad arī novērtējot katra NVO darbinieka vai biedra brīvprātīgi arī spējas. Ja, tātad domājot par tām prasmēm, par spējām, ko mēs katrs varam darīt, nav vienam jāuzņemās iznest visu, tā teikt, visu to lielo apjomu, ko prasa komunikācija, ko prasa satura radīšana, ko prasa komunikācijas kanāla darbināšana. Bet, citreiz ir šādi tīraģi un absolūti brīnišķīgs piemērs. Otrs no efektīvas komunikācijas tādiem, var teikt, pīlāriem, un es bieži vien ar Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem strādājot, viņi man saka, bet, ko jūs domājat?
2 minūtes tikai. Ok, labi, ātri. Jā, nu redziet, es jau pie savas strukturētās prezentācijas jau aizrunājos. Man prasa, bet kāpēc jūs runājat par zīmoliem, kā par viņu vai to? Nu, tā ir personība. Es saku, jā, tā ir personīga. Viena organizācija ir personība ar savu raksturu, ar savu balsi. Iedomājieties, ja tas būtu cilvēks, ja tā būtu personība, kāda tā būtu, ar kuru jūs vēlētos veidot attiecības un uzturēt šīs attiecības. Un pēdējais pīlārs ir šī savienošana, jeb connection. Ja, ka ne tikai komunicēt, bet savienot, iesaistīt. Un te, protams, gan auditorijas sasniegšana, gan arī auditorijas pieredzes veidošana un šie te visi iesaistīšanas, pieejamības un galu galā arī kopienas veidošana. Un pavisam tālai ir raibi, bet šis mums noderēs vēlāk darbnīcās. Vienmēr jautājiet, arī domājot par komunikāciju, kāpēc un kā. Un es teiktu, kāpēc citreiz ir vērtīgāks jautājums nekā kā. Izvēlieties komunikāciju, vai tas būs ilgtermiņš, vai tas būs īstermiņš. Scenāriji ir dažādi, tie var būt miksēti. Tas var būt atkarībā no tā, kāds ir tas mans mērķis. Izvēlos ilgtermiņu un strādāju. Šeit ir visi tie identitātes, ilgtermiņu, unikalitātes, stāstniecības, reputācijas, savienošanas veidotāji un pie kā man jāstrādā. Šeit tie atslēgvārdi arī atkārtojās, bet var izvēlēties arī īstermiņu un te būs tā komunikācija šeit un tagad. Man ir jārisina kaut kādi jautājumi, man ir jābūt redzamam tūlīt un tagad. Ko es varu darīt tajā ziņā? Tā kā kāpēc un kā? Noteikti viena puse ir daudz kvalitīvāka, tajā izpratnē arī, kas ir jāieguldās. Tas prasa daudz ilgāku laiku, tas prasa daudz padziļinātu ieskatu. Bet tāpat laikā tas kvantīvais varbūt ir tas, kas sasniedz šobrīd daudz lielāku auditoriju, kamēr mēs strādājam pie tā kvalitīvā satura. Ja? Tā kā dažādi scenāriji, dažādas tās pieejas, bet kāpēc un kā atceramies. Ja? Tātad tas ir arī tāds efektīvs komunikācijas viena no jautājumiem, ko es uzdodu, ticiet man, nemitīgi. Ik pie katras lietas, kāpēc tas notiek tā, kāpēc, ko tas dos un tā tālāk. Paldies, un viss jau izdodas.